sarkanās mēness telts sarunā. Es esmu Agnes Nerunovska, sarkanās mēness telts radītāja, un sarkanā mēness telts tā ir uzticama, droša, pieņemoša vide sievietēm, kurā viņas var iedvesmoties, smelties spēku, un kurā viņas var būt patiesas, autentiskas, un tieši tādēļ arī ir tapušas šīs sarkanās mēness telts sarunas, uz kurām es aicinu drosmīgas un iedvesmojošas sievietes, un ar kurām mēs parunājamies sarkanajā mēness teltī par sievišķību un sievišķības tēmām. Un šodien mūsu viešņa ir Ilze Zviedrīte, un es aicināšu Ilzi pievienoties. Jā, redzu, ka Ilze jau ir šeit. Tūlīt. Ok, mēģinām šādā veidā. Tā, es aicinu vēlreiz Ilzi. O, super! Jā, tu mani dzirdi? Izdevās, es tevi dzirdu, es tevi redzu, un tu? Es tevi neredzu, es redzu tikai sevi. O, nu jā, šitā kaut kā notiek. Pagājušo reizi man arī bija tāpat. Nezinu, pagājušo reizi mēs mēģinājām vairākas reizes, bija tāpat, vai tu gribētu pamēģināt vēl kādu reizi? Mēs varam pamēģināt, jā, jo foršāk ir runāties, kad es tevi redzu, es tikai sevi. Labi, tad mēģini iziet ārā. Un varbūt no savas puses tad šoreiz pieprasi tā kā pievienoties. Labi. Gaidām, kad Ilze atkal pievienosies.
cerams, ka šoreiz mēs redzēsim abas vienu otru. Tā, es tevi redzu, un tu? Es tevi neredzu. Nu, labi. izskatās, ka tā būs. Kā tev tas ir? Kā tev tas Labi, jūtās? runājam savādāk, aizies beigais laiks, kamēr mēs tur. Ok, labi. Nu, forši, jā, prieks tevi redzēt. Paldies, ka piekriti, paldies, ka pievienojies un velti savu laiku šai sarunai. Katrā gadījumā mēs esam saskaņojušās, jo man arī ir balta blūze mugurā. Standartiņš. Jā, tā kā super. Es parasti sarunas sāku ar to, ka es pastāstu, kā es cilvēku zinu, ko es esmu uzaicinājusi, tāpēc labprāt arī šoreiz tā darīšu. Jā, ar Ilzi mēs satikāmies studijās, transpersonālās psiholoģijas studijās, transpersonālās izglītības institūtā. Bijām studiju biedres 3,5 gadus, un nu jau abas esam absolvējušas un certificējušās. Un interesanti ir tas, ka satiekoties šajās studijās tikai pēc kaut kāda laiciņa, mēs sapratām to, ka patiesībā mēs esam mācījušās arī vienā skolā, vienā ģimnāzijā, tā kā starp klasi, vienu klasi augstāk biju es, un tas tā interesanti, jā, ka no skolas laikiem mēs tā nesazīmējām vienu otru, bet, nu, tie mūsu ceļi ir krustojušies dažādos veidos, un arī tagad viņi kaut kādā ziņā iet paralēli, kaut kādos brīžos krustojās, un katrā gadījumā es arī vienmēr no Ilzes iedvesmojos, un jā, Ilze pati arī pastāstīs pēc brītiņa, ko viņa dara, ko viņa piedāvā, tīri profesionāli, bet vēl ko es gribēju teikt saistībā ar šo sarunu, lai arī šis mans uzstādījums šīm sarunām sākotnēji bija tāds, ka, un vēl joprojām viņš arī tāds ir, ka es aicinu uz šīm sarunām sievietes, kuras gan pašas ir gājušas cauri, nu, tādai varētu teikt iniciācijai, dažādām pieredzēm, grūtām, izaicinošām, un tajā pašā laikā viņas ir atradušas veidu, kā atrast šo savu ceļu, savu aicinājumu un iet to un darboties tajā un palīdzēt arī citiem, atbalstīt citus. Un tajā pašā laikā kaut kādā brīdī man ienāca prātā doma, ka patiesībā sievietes, kurām ir daudz bērni un kuras varbūt pilda tikai mammas lomu, es personīgi viņu priekšā pilnībā varu noliekties, paklanīties un nolikt cepuri tādā sajūtā, ka tas pats pa sevi jau ir milzīgi svētīgs darbs, un tā jau pati pa sevi ir tāda apjomīga sievietes iniciācija un sievietes ceļš, un es pat teiktu, ka jau tas ir ļoti, ļoti daudz. Un tad es aizdomājos, ka tikpat labi, jā, es varētu arī uzaicināt kādu sievieti, kur ir vienkārši mamma, un tu sevi apvieno abas šīs lietas, jo tu esi gan 4 bērnu mamma, kas ir, vienkārši wow, par to es tevi cienu un apbrīnoju, gan arī tu esi profesionāli un ej savu ceļu. Jā, tā kā tas ir tāds ievadiņš no manis, un jā, Ilze, es tagad aicinu tevi tīri mazliet iepazīstināt ar sevi, pastāstīt, ko tu dari profesionāli un kā tu palīdzi cilvēkiem, un pēc tam es arī ieskicēšu par sevi, un tad jau mēs turpināsim sarunu. Jā, labrīt visiem! Kā Agnes jau mazliet stāstīja, mēs mācījāmies kopā. Šobrīd es esmu certificēta transpersonālās psihoterapijas speciāliste, un man ir sava privāta prakse ar nosaukumu Ziemeļu vārti.
ar tādu pašu nosaukumu ir arī Facebookā un Instagramā konti, kuros es dalos gan ar savām atziņām, gan ar tādām citu cilvēku atziņām un domu graudiem par to, kā nonākt tādā lielā harmonijā ar sevi un kā varbūt veicināt tādu kvalitatīvāku dzīvi un varbūt kaut kādu arī dziedināšanu. Pārsvarā es strādāju ar individuāliem klientiem, individuālās psihoterapijas sesijās. Man iepriekš vadīju arī tādas reizi nedēļā meditāciju grupas, meditāciju nodarbības, kas bija tādas dziļi izzinošas, iekšējas. Šobrīd ar šo formātu es nomainījusi uz reizi mēnesī, uz garāku formātu laika ziņā, uz terapeitiskām praksēm, kuras ir sasaistītas kopā ar latvisko tradīciju, paņemot no tradīcijas nevis formu, bet vairāk saturu un to būtību, kas patiesībā ir ļoti psihoterapeitisks. Un man ļoti patīk šī miedarbības starp mūsdienu psihoterapijas metodēm un psiholoģijas zinātni, kas ir atklāts, kā strādā mūsu prāts, mūsu psihe. Un šīs senās tradīcijas, kur patiesībā ļoti daudzas lietas sasaucās un apvienot to visu kopā, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ļoti dziļi. Jā, tu jau ieskicēji par 4 bērniem, jā, man ir 4 bērni, un pilnīgi viennozīmīgi es varu teikt, ka tā ir sievietes iniciācija, jo sieviete, kurā nav bērni, un sieviete, kurā ir bērni, tās ir, es teiktu, pilnīgi dažādi pasaules uzskati, ja, un tas, ko bērni mūsos izceļ ārā un ar ko mums jāsastopās savā iekšējā pasaulē audzinot bērnus, mēs to nevaram dabūt, ejot cauri pieredzē, kurā nav bērnu, mūsu personīgi bērni, arī citi bērni mums šīs lietas tā neuzrunā, kā mūsu pašu bērni uzrunā. Tā kā šī var būt droši vien, ka būtu vēl atsevišķa tēma par to, par mammas tādu izaugsmes ceļu vai par mammas, pat ne izaugsmes ceļu, bet drīzāk vienkārši par mammas tādu, ko vispār nozīmē, jā, bet tas patiesībā ir daudz sarežģītāk nekā sabiedrībā tiek pieņemts uzskatīt. Tā. Jā, paldies tev, paldies, jā, ka tu tā tiešām tā skaisti iezīmēji arī par šo psiholoģiju un par saikni ar dažādām tradīcijām, senajām tradīcijām. Jā, tas ir šis mūsu transpersonālās psiholoģijas ceļš, kuru ejam mēs abas. Un, jā, runājot par mani, es līdzīgi kā Ilze vadu gan individuālas psihoterapijas sesijas, gan arī strādāju ar grupām, un tādas vēl varētu teikt 2 manas specializācijas ir. Viena no tām ir elpošanas terapija, elpošanas dziļās terapeitiskās prakses, kurās es vedu gan individuāli, gan grupās cilvēkus, kas ir apziņu paplašinošas prakses, kurās tad attiecīgi var piedzīvot daudz un plaši un dziļi. Un vēl viena tēma, kura ir arī tēma, kurai pateicoties ir sarkanā mēness telts, un es vadu šīs sarunas, ir sievietes izaugsme, sievietes iniciācija, jā, šis sievietes ceļš, kura vienkārši ir arī šī tēma, viņa ir izveidojusies, izaugusi no manas personīgās pieredzes, ejot cauri savām krīzēm, meklējot ceļu ārā no viņām, meklējot ceļu pie sevis, pie savas sievišķības un izzinot vispār šo tēmu. Un šajā tēmā ir vēl viena tāda specifiska lieta, ko es daru, ko es izzinu, par kur es interesējos. Tie ir iniciācijas rituāli, jeb menarhes ceremonijas saistībā ar mēnešreizu sākšanos. Un es vadu šādas ceremonijas gan meitenēm, kurām sāks mēnešreizes, gan arī reizēm sievietes jau vēlākā dzīves posmā sajūt, ka viņas grib šādu rituālu sev uzdāvināt un iziet un piedzīvot, un ir bijuši šādi rituāli arī mammai kopā ar meitu, un tas vienmēr ir bijis tāds ļoti skaists piedzīvojums,
arī visai ģimenei un savā ziņā pat varētu teikt tāda ģimenes un dzimtas tāds dziedinājuma pasākums, kā es to esmu izjutusi un kā es to redzu. Jā, tas ir īsumā par mani. Un, jā, Ilze, tu pieskāries šai tēmai par mammu un par bērniem. Pastāstīju, kāda vecuma ir tavi bērni, lai mums ir, lai cilvēkiem, kas klausās, ir tā nojausma, ar ko tu katru dienu tiec galā. Jā. Tikko vecākai meitai palika 15 gadi, dēlam ir 12, jaunākai meitai ir 10 un jaunākam dēlam ir 7. Tā kā man ir viens rīktīgs pusaudzis, 2 gandrīz pusauģi un viens vēl bērniņš. Nu, rekā, jā. Tad, jā, nu man ir 2 pusauģi, jā, dēls un meita, 14 un 16 gadi, tā kā es ļoti labi zinu, ko nozīmē, jā, šis pusauģu vecums, un tā kā tev ir, jā, tādi 2 riktīgi un viens jau arī vai gandrīz, tad, jā, tas varētu būt diezgan izaicinājums. Jā, Ilze, man tā kā ir padomā, jā, dažas tās tēmas, kuras man gribētos tev pajautāt, kuras gribētos dzirdēt, bet tad jau skatīsimies, jā, kā mums tā saruna ies un plūdīs un kur viņi vedīs, un mans uzstādījums šīm sarunām ir arī tāds, ka mēs runājam no sirds un klausamies ar sirdi, un šīs sarunas tiešām ir domātas sievietēm, lai viņas varētu iedvesmoties un sadzirdēt varbūt kaut ko tādu, kas viņām tiešām arī var noderēt un palīdzēt tādā viņu izaugsmas ceļā vai viņu kaut kādos pārbaudījumu vai izaicinājumu brīžos. Tā kā skatīsimies, kur mūs tā saruna vedīs. Un, jā, pirmais jautājums varbūt tev ir, kā tu vispār redzi, jūti sievišķību, kā tu viņu jūti caur sevi vai kā tu viņu jūti vispār? Tas tāds ļoti plašs jautājums. Vai ko tev tas nozīmē? No vienas puses, jā, ļoti plašs jautājums. No vienas puses, no otras puses šī tēma pēdējos gados ir tik ļoti, kā lai pasaka, iztirzāta un kaut kādā ziņā novazāta un banalizēta. Kādu laiku apakaļ bija, kad sievišķība ir noteikti staigāt svārkos un tur būt ētriskai būtnei, un tad ir tā pretējā puse, kas saka, ka tas viss nav tā, bet manuprāt, sievišķība ir būt tādā harmonijā, būt saiknē ar sevi, un to nevar ielikt tādā ārējā formā, staigāt svārkos vai ir sievišķīgi un staigāt biksēs ir vīrišķīgi. Es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši. No vienas puses, jā, liekas, ka sievietēm ir jābūt ētriskām un maigām un plūstošām, kā tādam gulbim vakarā uz azara. Bet no otras puses, liela sievišķības daļa ir dzemdības un grūtniecība, un dzemdībās tur nav nekā ētriska un plūstoša un skaista, ja. Skaisti tur ir, bet tur ir vajadzīgs ļoti milzīgs liels spēks, liela apņemšanās, tur ir vajadzīga tādā izturība, ja. Kaut kas no visu tā ir sievišķība, viennozīmīgi tā ir radīšana. Sieviete ir par radīšanu, ja, vai bērna radīšanu, vai vides radīšanu, vai tādu vienalga kā radīšanu. Ja, tas ir tāds mūsu dabiskā virzība, tas ir tas, ko daba mums ir iedavusi, kā mēs funkcionējam. Sieviete atšķirībā vīrietis ir vairāk vērsts uz mērķi, un vīrietim ir vairāk vajadzīga tā agresija un tas virziens un tas grūdens, bet sieviete ir vairāk vērsta uz sadarbību, uz tādu atvērtību, ja mēs skatāmies tādā mazliet dziļākā līmenī nekā mūsdienu sabiedrība, bet mūsdienu sabiedrība iet uz to, ka mēs mēģinām šo sievišķību un vīrišķību novienādot, padarīt sievieti un vīrieti par pilnīgi vienādiem, gan funkciju, gan izskata ziņā, un tā ir ļoti tāda interesanta tendence.
manuprāt, tā ir diezgan bīstama tendence. Mani viņa satrauc, jā, un man viņa jo īpaši sāka satraukt, tad, kad mani bērni kļuva par pusauģiem un kad viņiem arī aktualizējās šīs tēmas. Bet, nu jā, tā ir mega tēma, un ja mēs tur ieiesim, mēs tur neiziesim stundām visdrīzāk ārā. Tā kā es jūtu, ka šitajos dziļajos ūdeņos varbūt nē. Bet, jā, man ļoti patika tas, ko tu teici, jā, kas tad tas vispār tāds ir. Jā, šī sievišķība, kā mēs viņu varam sajust, kā mēs viņu varam tā kā izrādīt, un, teiksim, jā, man arī tie ir bijuši daudz un dažādi posmi, kā es viņu esmu meklējusi, un viens no tiem posmiem tiešām bija tas, ka es pieslēdzos šai kustībai, kas sākās jau labu laiku atpakaļ 30 dienas svārkos, un tad es sāku ar 30 dienām, kas toreiz man bija tiešām izaicinājums, jo man bija jābrauc tie svārki meklēt un pirkt, jo man viņi vienkārši nebija tik daudz, un tad jau es kaut kā pārgāju uz to, ka gandrīz tikai svārkos, un viss šie tādi uzstādījumi, kādai tad ir jābūt sievietē, lai viņa ir sievišķīga, lai viņa būtu sievišķīga. Arī tad, kad es vispār sāku sarkano mēnesi telti un sāku vadīt sieviešu apļus, arī es tā kā ļoti gāju šajās tēmās, jā, kā mums, kā sievietēm būt saskaņā ar sevi, ar savu ķermeni, ar savu ciklu, līdz ar to arī ar dabu, kā mums, nu, tā kā, jā, kļūt tādām, tieši kā tu teici, tādām plūstošākām, atslābušākām, kā mums tur neskriet, neiespringt, un tajā pašā laikā, jā, tagad jau kaut kādu labu laiku, es aizdomājos par to, kad nu, vismaz manā realitātē, manā dzīvē, nu, nav tāda viena veida, vienas, jā, tādas izpausmes, jā, kad es tagad varu būt tikai plūstoša, un tagad viss būs skaisti un forši manā dzīvē, un dzīve un realitāte pieprasa to, ka nu, mums ir jābūt dažādām, un ir brīži, kad mums ir jābūt stiprām un jāskrien ar vilkiem un jābūt mežonīgām. Un tad atkal ir brīži, kad ir jāatcerās par sevi un par savu saikni ar ķermeni. Un tādu savu tādu, jā, šo atslābušo, plūstošo būtību, un tas ir tik ļoti dažādi, un mums šīs savas šķautnes ir tiešām jāizmanto dažādos veidos, dažādos brīžos un dažādās izpausmēs. Kā ir bijis tev, vai tu vienmēr esi jutusies sievišķīga, vai arī tie ir bijuši kaut kādi meklējumi? Kā tas ir bijis? Zin kā, man nekad nav bijis jautājumu par šo patiesībā. Es nekad neesmu mēģinājusi to savu sievišķību kaut kā nodefinēt vai atrast kaut kādu citu veidu. Patiesībā pirmo reizi es ar šo konceptu kā tādu, kas tad ir sievišķīgi un kā tad mēs sevī varam atmodināt sievietes, sastapos pirtsskolā, ko es pabeidzu, man liekas, nu jau laikam 10 gadu atpakaļ. Un tur bija šis koncepts, jā, kad tur sievišķā enerģija mūsos rodās tikai tad, kad mēs esam svārkos, jo redz tur zeme un viss. Un tad es pirmo reizi par to aizdomājos, jā, nu es daudz staigāju biksēs, un varbūt tiešām man ir jāstaigā svārkos, un tad es mēģināju kļūt pareizāka sieviete, nekā es biju tanī brīdī. Bet man ļoti patikās, ko tu teici par tām mūsu daļām, tieši tā. Piemēram, mana lielu daļu no manas ikdienas aizņem rūpes par bērniem, gan produktu sagādāšana no veikala, gan ēstaisīšana, gan mājas tīrīšana, gan bērnu vadāšana uz no pulciņiem, uz no skolas, vēl visas šīs svarīgās sadzīviskās lietas, kas arī ir daļa no sievišķības. Un man ir daudz ērtāk to darīt biksēs, kur es jūtos ērti, botās, lai nestu kaut vai tos pašus smagos maisus. Ja? Es neredzu, kāds būtu pienesums, ja es to darītu svārkos un augstspēšu kurpēs, jā, no malas droši vien, kad izskatītos skaistāk, bet man pašai tas neatvieglotu šo soli un tas mani apgrūtinātu, ja.
tad atkal, ja man ir jāizsver, tad vai es rūpējoties par bērniem biksēs esmu sievišķīga vai neesmu sievišķīga, ja? Nu, tas ir tāds, jā, un es vairs sevi nelieku šajos, jo vienā brīdī es sapratu, kad šīs sievišķības tāds, kāda tad ir pareizā sievišķība, šis virziens kļūst ļoti toksisks, jo atkal tiek sievietēm pateikts, ka tāda, kāda tu esi, tu neesi pareizi. Tev ir jābūt ēteriskākai, tev ir jābūt saskaņā ar dabu vai vēl kaut ko, bet katrai mums ir savs ceļš un katrai mums ir savs tas attīstības kaut kāds virziens vai vēlme, un galu beigās arī mērķi mums ir katrai savi, un tas kad kāda sieviete nav saskaņā ar dabu, nepadara viņu mazāk sievišķīgu, ja, un tāpēc viņas ceļš nav mazāk cienījams vai vērtīgs, ja, šis viss ir tāds ļoti, ļoti kaut kā sakāpinājies, un tāpēc es kaut kādā brīdī sapratu, kad jā, tas var ļoti viegli aiziet tādā toksiskā gultnē, kur atkal tiek pateikts, gluži tāpat kā mums glancētie žurnāli, ja, pasaka, kas ir skaistums, tieši tāpat šis pretējais virziens, kas it kā ir uz dziedināšanu un uz harmoniju virzīts, bet viņš aiziet ļoti līdzīgā gultnē par to, ka sievišķīgs ir tikai tas, un ja ir savādāk, tad tu neesi sievišķīga, ja, un kad labi būt ir saiknē ar dabu, un slikti ir nebūt saiknē ar dabu, jā. Tieši tā kā tu saki, es arī esmu par to, ka, nu, ja mēs esam piedzimušas par sievietēm, mēs katra esam sieviete savā veidā, un katra mēs ejam šo ceļu savā veidā, un, jā, sievietes ķermenī mēs ejam sievietes ceļu, katra ejam cauri saviem izaicinājumiem, saviem meklējumiem, savām pieredzēm. Un jā, un vēl klausoties tevī arī par tām botām un apģērbu un to visu, jā, arī man ir tā, ka es pārsvarā pārvietojos ar kājām, līdz ar to man ir bezpapēžu un ērti apavi, jo, nu, savādāk tas būtu ļoti, ļoti nogurdinoši. Jā, mokoši. Un es tā aizdomājos, jā, kad arī, nezinu, šī ģērbšanās un šīs izpausmes, tā atkal ir tā mūsu dažādība un tās mūsu dažādās lomas. Mēs varam būt, nezinu, super sievišķīgas, sapucēties un doties kaut kur kopā ar savu vīrieti vai draudzenēm, vai mēs varam būt, nezinu, ļoti ērti apģērbušās, lai rūpētos par saviem bērniem. Un, nezinu, mēs varam gan iet izaicinājumos kāpt klintīs, gan, nezinu, virpuļot kaut kur svārkos, dzerot kakao. Un tas nenozīmē to, ka mums ir jābūt kaut kādām vienveidīgām, tikai tādām vai šitādām, lai mēs varētu sevi saukt par sievišķīgām. Kaut gan, jā, es atceros, man ir bijis tas, kad es pilnīgi atceros, ka es savulaik tā kā skatījos uz sievietēm garos svārkos un ar rotām, un tad es domāju, wow, nu, kad tas ir tik skaisti, un es jau nu gan tāda neesmu, un tad, jā, ejot šo savu tādu sievietes izziņas ceļu, vienā brīdī es konstatēju, kad ir pienācis brīdis, kad es arī tāda esmu, tā kā ar svārkiem un rotām, un tas ir par to, kad, nu, tā ir arī mūsu izvēle. Kādas mēs gribam būt, ko mēs gribam piedzīvot, kādas savas izpausmes mēs gribam piedzīvot, un tas viss ir iespējams tieši tā. Jā, Ilze, un vēl atgriežoties pie tās iniciācijas, tu arī tā kā minēji to, ka tavuprāt lielākā sievietes iniciācija iet caur bērniem, vai tu vari šai tēmai pieskarties, jā, nu arī tādā personīgā šķautnē, kā tu redzi šo savu tādu kļūšanu, nu, iniciācijas ceļu kļūšanu par sievieti. Vai tu atceries kaut kādu konkrētu brīdi, vai kā tas ir bijis tev? Nu, tādā īsā versija droši vien, ka būtu tas, kad bērnu ienākšana pasaulē pilnībā izmaina sievietes dzīvi. Tas izmaina
sievietes domāšanu, tas izmaina sievietes attiecības, tas izmaina sievietes uzskatus, vērtības, sistēmas, prioritātes. Tā izmaiņa ir diezgan kardināla. Par iniciāciju. Man īsti nepatīk šis vārds iniciācija. Kāpēc? Man atkal liekas, ka viņš ir nonivelēts, jo šobrīd es ļoti daudz redzu, kur tiek piesaukts vārds iniciācija, un tas ir vienkārši tāds, jo patiesībā iniciācija pēc savas būtības ir pāreja no kaut kāda viena stāvokļa otrā stāvoklī, vai no viena kaut kāda dzīves posma, kaut kādā citā dzīves posmā, jā, un tās ir, jā. Un mūsdienās mēs par iniciāciju saucam ļoti daudz procesus, kas patiesībā nemaz nav iniciācijas, kas ir vienkārši normāla virzība. Jā. Vai, nu, teiksim, es dzirdu, ka tev ir tā kā, nu, tāds tavs redzējums par to, kas ir vai nav iniciācija, vai tu, jā, vari nosaukt savā ceļā, teiksim, ko tu redzi, jā, kā šos Droši vien, kad es sevi negribētu, nevarētu, es nezinu, vai es sev varētu saukt par iniciētu sievieti. Man liekas, ka nezinu, bet ja mēs runājam par bērniem un to, es noteikti to bērnu ienākšanu un savu pieredzi bērniem noteikti nesaucu par kaut kādu iniciāciju, vai es to neielieku tādā kaut kādā formātā. Es redzu, kādas pārmaiņas viņi manī rada gan no tāda personiskā viedokļa, gan arī no profesionālā viedokļa. Patiesībā tā profesionāla apmācība man ir ļoti palīdzējusi uz šo procesu paraudzīties gan, jā, it kā, nu, kā no māmas viedokļa, bet arī no tā otra viedokļa, saprotot, kas notiek manī, saprotot, kas notiek tajos bērnos un kā mēs ar to visu miedarbojamies. Nu jā, droši vien, ka sarežģītākā tā pieredze ir ar pirmo bērnu, jo tad tas ir pilnīgi jauns. Daudzas lietas nāk kā šoks, daudzas lietas nāk kā vilšanās. Man ļoti patīk tas, kad pirms man nebija bērni, man bija ļoti izteikts viedoklis par to, kā bērnus ir jāaudzina un kādiem viņiem ir jābūt un kā mani bērni noteikti darīs vai noteikti nedarīs. Un patiesībā, jo vairāk man ir bērni, jo mazāk es zinu, kā viņus pareizi audzināt, jo tas ir tik ļoti sarežģīts un tik ļoti daudz komponenšu process, kad tur nav vienas pieejas vai nav kaut kādas vienas receptes. Un man ir 4 bērni, un es redzu šo atšķirību, kā ar katru bērnu attiecības veidojās savādākas. Ja? Mēs visi tā kā, mums liekas, ka, ja es esmu tāda, tad tie bērni izaug, viņi dabū vienādu to pieredzi, bet patiesībā arī tam katram bērnam ar to vecāku ir pilnīgi savādākas attiecības, un pat vienā ģimenē augušiem bērniem var būt pilnīgi dažādas bērnības pieredzes. Ja? Tā tas process es vairs neuzņemos, teiksim, kaut kādās bērna audzināšanas lietās, teikt, kā ir pareizi vai kā nav pareizi, vai kā vajadzētu vai kā nevajadzētu, jo tas ir tāds sarežģīts process, jā. Kad tu saprati to, ka tu neuzņemies teikt, kā tīri bērnu audzināšanā, kā vajag vai kā ir pareizi? Vai tas notika pēc 4. bērna vai ātrāk? Ne, tas noteikti notika kaut kur starp 2. un 3. bērnu, jo kamēr vēl ir 1. bērns, un tad ir 1 bērns un 2 pieaugušie, tad vēl to savu ilūziju par to, kādai man ir jābūt mammai un kādam ir jābūt manam bērnam, es vēl viņu varēju uzturēt, jo tur ir 2 pieaugušie un 1 bērns. Un tad, kad tādā vienādojumā bērni paliek vairāk nekā pieaugušie, tad tās visas ilūzijas sasprāgs tagad ziebju burbuļi par to, kāda es esmu kā mamma un kādi tie mani bērni ir vai nav, un ko es varu un ko es nevaru. Un bija arī savā laikā iziet ļoti daudz visādi kursi par to, kā pareizi audzināt un kā vajag bērnus tur gentle parenting un viss šis. Un es sapratu, ka tas nestrādāja. Manā gadījumā tas reāli nestrādāja. Un tad es sapratu, kad kursos tiek pieņemts, kad vecāks ir tā kā tāds, perfektais robots, ja, ka viņš ir ar savām visām lietām ticis galā, ka viņu nevar nekas triggerēt, ka viņš spēj būt iejūtīgs un saprotošs un vienmēr bērna tur kašķus, niķus un vēl kaut ko tantrumus tā kā izturēt un saprast un parunāties un vēl kaut ko.
Un es saprotu, ka vismaz manā gadījumā tas riktīgi nestrādāja, un tas patiesībā padarīja to situāciju mazliet sliktāku, jo tad es jutos vēl vainīgi, ka es nevaru izpildīt tos padomus, kas man ir iedot kursos, ja. Un tad man likās, ka es esmu galīgi nepareiz mamma, jo, redz, es nevaru būt tādu un tādu, un kādai tur jābūt. Un tad kaut kādā brīdī es visus šos padomus, viņi jau nav slikti un viņi nav nepareizi, ja, bet es viņus noliku fonā un es sapratu, ka daudz svarīgāk man ir būt man pašai un caur to prizmu veidot attiecības ar bērniem, nevis caur kaut kādas grāmatas vai teorijas vai vēl kaut kādas, tādas ārēja impulsa, tādu tā kā filtru. Jo vēl kas man dara uzmanīgu, jo šīs bērnu audzināšanas tādas tendences vai modes vai pareizās metodas ļoti mainās. Ja mēs paskatāmies 20, 30, 40 gadus atpakaļ, par pareizām tika un zinātniski pamatotām un vēl kaut kādām tika uzskatīts pavisam cits metodas, un šobrīd mēs par to šausminamies un mums liekas nepareizi. Bet jautājums, vai tāda pati situācija nebūs vēl pēc 20, 30 gadiem, ja, ka šis audzināšanas modelis arī tiks izbrāķēts. Ja, tā kā man liekas, ka daudz svarīgāk ir būt mammai pašai kontaktā ar sevi, būt tāda, kāda viņa ir. Viena var būt mīlošāka, otra varbūt ir vairāk darbā aizņemta vai neviena mamma nav sliktāka par citu. Ja. Tas attiecība, miedarbība, kāda viņa veidojās, ir ļoti, ļoti individuāla un ļoti unikāla. Un man liekas, ka tie padomi no malas ļoti bieži, sevišķi jaunās māmas, to es arī savā privāta praksē redzu, ļoti bieži ieliek tādās tā kā skrūvspīlēs, ieliek trauksmē, stresā par to, ka viņas nespēja izpildīt to visu, ko vajadzētu. Un tas viņam tā jau ir grūti būt par jauno mammu, un tas uzliek vēl lielāku spiedienu. Vai ne? Es tev pilnībā piekrītu, jā, jo atceros, jā, ar pirmo bērnu es arī mēģināju būt perfektā mamma un izdzīvot tādu savu ideālo mammas tēlu, un tas, ko es darīju, kamēr zīdainietis gulēja, bija sēdēt cālī un lasīt padomus. Bet, jā, man tā kā arī ļoti ātri ienāca otrs bērniņš, atnāca, un tad, jā, tad visa tā idila tā kā sabruka ar visu, kad vienkārši nevar vairs to nomenedžēt. Manā gadījumā jau pie otrā bērna es vairs nevarēju nomenedžēt to perfekto modeli. Skatos, ka tava ģimene arī lielā skaitā ir pievienojusies laivam un sūta īkšķi. Tas mani mazliet uztrauc. Vai ne? Tā mēģina par to nedomās. Un tāpat būt patiesa. Jā, un man ļoti patika tas, ko tu teici par to, ka būt pašai un sajust. Jā, es arī, tas nenotika tik ātri, bet kaut kādā brīdī pienāca tas brīdis, ka es sapratu, ka vienkārši, kad ir jāieklausās sevi, jo patiesībā jau mūsos tas ir ielikts dabiski. Tad, kad mēs kļūstam par mātēm, labi, mēs varam arī tur pajautāt savām mamām, vecmāmiņām, ja mums ir tāda iespēja, vai draudzenēm, bet patiesībā mums tā zināšana ir mūsos, ja mēs tā kā nomierinamies un ieskatāmies, ieklausamies, un tā zināšana ir patiesībā, tā kā bieži vien tāda vispatiesākā, jā, protams, tur fonā var būt mūsu atkal bērnības traumas, uz kurām mēs uzkaramies, un tad mēs tur kaut ko varbūt, daram pareizi vai nepareizi, izējot no tām savām traumām, bet jebkurā gadījumā, jā, es teiktu, ka tas tā ieklausīšanās sevī primāri un attiecīgi, tad priekš sevis es esmu sapratusi, kad meklēt to palīdzību ārpusē vai tos resursus vai materiālus, tad, kad es saskaros ar kaut kādām grūtībām, ar kurām es netieku galā ar saviem resursiem. Tā es to redzu. Jā, Klau, Ilze, mums vēl ir mazliet laiciņš. Man vēl gribētos ļoti pieskarties tādai tēmai, tādam jautājumam, tik cik tu esi gatava pastāstīt. Kā tu redzi, kas priekš tevis ir tas, kas tevi aizveda līdz psiholoģijai, līdz psihoterapijai, līdz tam, ko tu dari? Vai tas bija kāds pagrieziena posms,
punkts, posms, vai tās bija kaut kādas tavas pieredzes? Kā tu domā, kas ir tas, jā, kas tevi ir līdz šim brīdim aizvedis? Patiesībā psiholoģija un tāda transpersonālā joma vai tāda garīgā joma man ir interesējusi jau kopš pašas bērnības. Es atceros, ka vēl tie bija 80. gadi, kad mājās manai mammai bija kaut kāds tāds sapņu tūks vēl uz rakstām mašīnas rakstīts, un tad bija kaut kādas astroloģijas grāmatas, ļoti, horoskopu grāmatas vairāk par to, par gadiem un ko, un man ļoti interesē, un es ļoti lasīju, un vēlāk arī skolas laikā tāds folkloras pulciņš, kad Padomju Savienība sabruka un tika atļautas šīs lietas, mums bija, mēs paši tur organizējām, un vesela klada bija pierakstīta ar dziesmām un visu kaut ko, tā kā tās stīgas ir bijušas vienmēr. Tad, kad es aizgāju mācīties, studēt uzņēmēju darbību, tad tie bija 90. gadu vidus, un tas likās ļoti, ļoti interesanti un ļoti, ļoti vajadzīgi, un tik visi būs uzņēmēji. Bet tā interese par to psiholoģiju man jau bija tad, un man bija doma arī paralēli studēt psihologos, taču tad es to neizdarīju, jo man likās, es jau vienā augstskolā esmu, un ko tad es tur vēl, un tad būtu vajag sarežģīt divās vienlaicīgi, un tā tas arī palika. Bet interese vai tā vilkme uz psiholoģiju man nemainījās, viņa tāpat bija, es turpināju lasīt kaut ko, mani vilināja visādas grāmatas, un es atceros, kad es aizbraucu studēt uz Ameriku, patiesībā ārēji tas bija ļoti, ļoti it kā tāds spožs un ļoti skaists laiks, taču iekšēji personiskā visādi personiskie pārdzīvojumi man bija izirušas attiecības, un es jutos ļoti, ļoti slikti. Patiesībā līdz pat ēšanas traucējumiem, un es dzīvoju kopmītnēs, un man bija tāda lieliska istabas biedre no Turcijas. Un viņa man toreiz ieteica, viņa saka, ir tāda Luīza Heija, You Can Heal Your Life, palas to grāmatu. Un tā bija patiesībā tāda mana pirmā laikam saskara ar transpersonālo psiholoģiju, kad es to grāmatu lasīju, un es tās afirmācijas, ko viņa tur bija uzrakstījusi, es vakaros skaitīju, un tā kā tanī tēmā ļoti, ļoti iegāja. Pēc tam jau atgriežoties atpakaļ, es sāku iet personiskā terapijā un šos jautājumus lēnā garā risināt. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, kad es no tās tēmas nekur netieku vaļā, ka es esmu tik daudz jau pati lasījusi žurnāli, visādi kursi, grāmatas, viss kaut kas, kad es jau tā kā esmu jau tādā tēmā iekšā, un tad man sapratu, ka šī transpersonālā tieši tas, tā joma ir man atbilstoša, jo es neredzu cilvēku tikai kā viņa ķermeni un biogrāfiju. Ja? Manuprāt, mēs esam, mūsos ir daudz kas vairāk nekā tikai bioķīmiskā rūpnīca. Ja? Un tāpēc šis transpersonālās izglītības institūts, kuru es pabeidzu, bija ļoti atbilstoši gan manām vērtībām, gan manam dzīves redzējumam, gan arī tam psiholoģijas virzienam, jo tāda klasiskā psiholoģija, kas aprobežojas ar prāta izpēti, uzvedības analīzi un tādām lietām, man šķiet, kā lai saka, man liekas, ka mūsos tas potenciāls un resurss ir lielāks un vairāk, un es arī uz savā personiskā transpersonālā psihoterapijā redzu šos dziļos rezultātus, kas ir transformējoši patiešām, kas arī izmaina man ikdienu, nevis tikai paliek prāta līmenī, kur es saprotu, kas un kā notiek, bet manas sajūtas vai emocijas nemainās, bet šis izmaina dziļāk, šis izmaina to pieredzi mūsos. Tas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, un tāpēc es tanī arī strādāju, un šobrīd tas ir sakrits gan mans pasaules vērtības, gan redzējums, gan viss kopā. Tā kā, sanāca tā, kad es pusmūžā esmu, pirms pusmūža nomainījusi profesiju, bet iespējams, ka ļoti labi, ka tieši šobrīd, jo es domāju, ka mūsu jomā ir ļoti grūti strādāt tādā agrā jaunībā, kad vēl nav šīs pašas dzīves pieredzes, kas ir tāda
neatņemama patiesībā daļa, ja, no terapeita personības un no terapeita instrumentiem. Tieši tā, jā, šeit mums ir ļoti līdzīgi, jā, jo es tieši tāpatās, jā, pusmūžā ap gadiem 40, jā, beidzot atradu šo jomu, kas ir transpersonālā psiholoģija, kas apvieno psiholoģiju kā zinātni ar garīgumu un ar tādu plašāku cilvēkam ķermeņa, dvēseles, arī prāta un apziņas uztveri. Un jā, un tas ir tas interesantais, jā, ka studiju laikā pārsvarā mēs tur arī bijām apmēram tāda vecuma cilvēki, jā, reti kāds ap gadiem 30, kāds, kurš jau ir pamanījies, tā kā varbūt, jā, tā kā kļūt tāds apzinātāks. Kaut gan tagad jau šīs lietas, es tā vēroju, arī notiek agrāk. Mums vajadzēja kaut kā ilgāku laiku, lai ejot cauri dzīvei, tā kā nonāktu, jā, pie tādas, nezinu, jā, nezinu, es par sevīm, protams, varu runāt, jā, pie tādas sevis apzināšanās un tā, ko es vispār dzīvē vēlos. Tu gribēji kaut ko piebilst? Jā, es gribēju piebilst, ka tu teici, ka tās lietas notiek šobrīd agrāk. Daļai es tev varu piekrist, bet tas, ko es redzu jaunošos, viņos ir ļoti daudz informācijas, gan par psiholoģiju, gan par kaut kādām garīgām lietām, vēl kaut ko, bet vienalga pieredzi jau mēs nevaram sasteigt. Mēs viņu nevaram, mēs varam, jā, izlasīt un iegūt informāciju vai uzkrāt zināšanas galvā, jā, bet tā pieredze jau rodās no tā mūsu dzīves ceļa, no tā, ko mēs sastopamies, kaut vai mēs iepriekš runājam par tiem bērniem, jā, kad, tu nevari iegūt to pieredzi, ja to bērnu nav. Tu vari izlasīt par to, kā ir būt par māmu, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits, kā to piedzīvot, kā tam iziet cauri, ja? Tieši tā, jā, un šeit arī jārunājot par pusmūžu, jā, un tām savām atklāsmēm tajā brīdī, vismaz savā dzīvē es ļoti novēroju to, kā izpaužās šī sabiedrībā sauktā pusmūža krīze, kas patiesībā psiholoģiski ir identitātes un patības krīze, kura patiesībā ir likumsakarīga. Un tieši tas, ko tu saki, ka mums ir jāiziet šiem dažādajiem pieredzes posmiem, mums ir jāpiedzīvo arī šie posmi, kad mēs, nezinu, ejam tikai pēc prāta apsvērumiem, uz kaut kādiem sasniegumiem, uz kaut kādām materiālām lietām, māja, mašīna, ģimene un tam līdzīgi. Un attiecīgi, lai kaut kādā brīdī jau mēs nonāk līdz tam, kad es esmu daudz ko sasniedzis ārēji, bet kas tad ir tas, ko es vēlos sasniegt iekšēji? Kas ir tas mana kaut kāda, jā, dzīves jēga, dzīves vērtība, ko es vispār dzīvē gribu darīt, ar ko es gribu dalīties, kā es viņu vēlos piepildīt. Un šeit ir tas, kad tas apzinātais līmenis ir tas, ka mēs saprotam, ka tas ir likumsakarīgi, ka tas tā notiek visbiežāk, kuram sāpīgāk, kuram mazāk sāpīgi, bet tā šīs saucamās pusmūža krīzes izpaužās, kaut kā, tam vārdam ir tāda negatīva pieskaņa, jā, man daudz labāk patīk šis identitātes vai patības krīze, un ka tas ir tikai dabīgi. Kā tu šo tēmu redzi? Manuprāt, jo apzinātāki mēs esam, jo šī krīze mūs mazāk sašūpo. Viņa ir neizbēgama, neviens no tās nevar izbēgt, bet jo mēs esam apzinātāki, jo mēs vairāk saprotam, kas ar mums notiek, jo mēs vairāk saprotam, apzināmies savas emocijas, apzināmies kaut kādas savus triggerus, apzināmies kaut kādas savas traumatiskās jūtīgās vietas, kas mums ir psiholoģiski, jo varam vieglāk šai krīzei iziet cauri bez tādiem kardināliem postījumiem, jā, piemēram, kā ģimenes izjaukšana, vai tur tagad es visu pametu, nopērku sporta mašīnu un tagad ceļoju pa pasauli, jā, un pēc pāris gadiem attopos, ka varbūt tas nebija labākais lēmums, jā, ka tas bija tāds vēlme pēc tās neizdzīvotās kaut kādas dzīves, jā.
Jā, un tagad jau tuvojoties sarunas noslēgumam, tā kā man atnāca tāds jautājums, tā kā tu savā individuālajā praksē visdrīzāk strādā arī ar daudzām sievietēm, jā, es arī tieši tā kā domāju, jā, par šo tēmu, kas ir tāda sievietes realizācija, sievietes identitāte, sievietes patība, un tā visa atklāšana, apzināšanās, kādi varbūt ir tavi vai novērojumi, vai pat drīzāk kaut kādi ieteikumi, kas var palīdzēt visās šajās jomās sievietēm. Man praksē ļoti interesanti. Man nāk gan sievietes, gan vīrieši. Un tā droši vien, ka jā, tā ir arī man ļoti interesanta pieredze, bet par sievieti. Zin kā, es nezinu, vai es pat strādāju ar to, ka atsevišķi tādu sievietes apzināšanos. Manuprāt, es to tāpat neformulēju. Es strādāju vairāk ar tādu vispār to autentiskā apzināšanos, veidošanu, to kodolu stiprināšanu, jā, un tā sievišķība tur neizbēgami rodās, un viņa rodās tā, kas ir tā autentiskā tās katras sievietes sievišķība, jā, un es viņu nevaru iepriekš noformulēt vai iepriekš kaut kā mēģināt atrast. Viņa ir pati par sevi klātesoša tajā procesā. Tad, kad mēs savienojamies ar to savu centru, ar to savu kodolu, un tad mēs esam mierā ar to, kā tas ir, un tad tur vairs nav svarīgi kaut kādi ārējie štampi vai kilogrami vai vēl kaut kas, vai nezinu, matu krāsa. Nu, ja es sadzirdēju, ka tā atslēdziņa ir autentiskums un tāda savas patības, sava kodola apzināšanās, vai kaut kā tā varētu būt. Jā, jo manā pieredzē es to redzu kā to bāzisko pamatu, no kā tas viss izriet, no kā tas ir kā tas kodols vai kā tā sēkla, no kā mēs izaugam kā cilvēks, kā sieviete, kā vīrietis, kā mamma, tētis, meita, māsa un vēl kaut kas, ja? Jo tas ir tas veids, kā mēs ar to ārējo pasauli iedarbojamies, ja mēs esam tādi autentiski, tad mēs varam būt mierā, tad mums nav trauksmes, mums nav vajadzīga ārējā validācija, mums nav vajadzīgs ārējais kaut kāds apstiprinājums vai novērtējums vai kaut kādas šīs ārējās lietas, kas mūs padara atkarīgs, tad mēs varam būt mēs paši un mums ir ok ar to. Nu jā, un tieši par to ir arī sarkanā mēness telts, jā, ka mēs varam un drīkstam būt mēs pašas, tādas, kādas mēs esam, mēs drīkstam to rādīt, tā izpausties, tikt sadzirdētas, ieraudzītas, tādas, kādas mēs esam, kā to saka, tā kā pieredzētas, jo, kā mēs zinām, tad ļoti dziedinoši ir tas, kad vienkārši kāds otrs cilvēks ir klātesošs un vienkārši pieredz mūs un pieņem, uzklausa, sadzird, sajūt tādu, kādas mēs esam, savā tādā patiesumā, autentiskumā, kurā mēs varam un drīkstam būt dažādas, un tas jau ir dziedinoši, jā, šis tāds pieņemšanas moments. Jā, jūs tieši tā, Klau, jā, es tā jūtu, kad mēs varētu arī apaļoties uz šīs tādas patiesās autentiskās nots, vai ir kaut kas vēl, ko tev varbūt gribējās pateikt, vai padalīties, vai par vēl kaut ko parunāt, varbūt kam tu biji nobriedusi, bet es tev nepajautāju. Es patiesībā ļāvos tavai vadībai, un paldies, ka tu man uzaicināji, un paldies, ka tu šādas sarunas vadi un rādi, un tas ir brīnišķīgi. Super, jā, paldies tev par tavu laiku, un paldies, jā, par visu to, ar ko tu padalījies. Labi, Ilze, jā. Interesanti, ka pagājušā saruna man bija ar Ilzi, un šī saruna ir ar Ilzi, kaut kāds ilžu laiks ir iestājies.
vienkārši populārs vārds šajā vecuma grupā. Tagad piecgadnieces Ilzes nemaz vairs nav. Nu re, jā. Ok, jā, labi, paldies tev, lai forša dieniņa, un tad jau uz tikšanos. Tā. Čau!